Sveiki, mīļie! Tātad septembra prognoze ir klāt, un jūsu acu priekšā es jums tagad izzīlēšu, kuriem tad es šeit esmu tagad šo te kāšu izklājumu izlikusi, jā, tūlīt stāstīšu. Vienkārši, lai jūs redzētu. Vēzīšiem, jā. Vēzīšiem, apsveicu vēzīšus, jā. Nu ko? Tātad, uzreiz pasaka tiem, kas pazīst taro kārtas, ka šīs kārtas bija apgrieztas, ja? Nu, tālūk. Jā, nu, es pateikšu tā, šis mēnesis ir pilns ar negaidītiem pavērsieniem, pagriezieniem, arī ar neziņu, neskaidrību, ir savi izaicinājumi. Bet, ziniet, šeit ir tādi labi padomi būs, ja? Lai jūs varētu šim septembrim iziet cauri tā, pa skaisto, ja? Jo te ir visādas interesantas lietas, ja? Tātad, man jau drusciņi nojūtas, jo es te pēc kādas gatavoju un šo es ierakstu otro reizīti. Un aizmirstu, vai es pateicu, ka šis ir 1. septembra daļa un šī ir 2. septembra daļa, ja? Mēs tā kā uz pusīt sadalījām, jo, nu, septembris, es tā domāju, tomēr ir tāds, nu, tas tomēr ir 30 dienas, vai ne? Un tālūk, tā kā gribēju, lai precīzāk, ja? Nu, ko, tas, ka tiek atbrīvots ceļš jaunam sākumam, tas ir skaidrs, jā. Jo par to runā visas šīs te kārtas, arī rūna, nu, pareizāk sakot, abas kārtas un rūna, jā. Ceļš tiek atbrīvots. Kā viņš tiek atbrīvots? Nu, tur, protams, ir savi izaicinājumi. Hagalas rūna, jā. Ir jau izaicinoša. Notiek lietas tā kā stihiski un pat negaidīti, jā, ir jābūt ticībai, jā, tādos neskaidrības brīžos, un neskaidrības te ir pietikuši daudz jums 2. mēneša pusi, jā, arī paskatieties, tā ir tukšā rūna, vird rūna, jā, vird liktenis rūna. Un skatieties, šī te dāma arī te sakrustotiem zobeniem, tiesa tā bija apgriezt kārtas, jā. Bet, nu, te ir daudz mistikas, jā. Septembris ir par to, ka arī brīdī, kad tu nesaproti varbūt, kas notiek, vai ir kaut kas pilnīgi negaidīti, vai ir kaut kas, ko tu tā kā neredzi uz priekšu, ja, tev ir jāsaklabā šī te ticība un paļāvība, ja, jo šī te ticība būs tā, kas tev palīdzēs veidot savu nākotni. Ja. Pirmā puse septembrim, ja, tev atverās jauns ceļš uz tādu jaunu dzīves nodaļu, ja, vai kaut kāds jauns virziens, vai arī jauns virziens negaidīti paverās, jā. Te ir ļoti daudz mainīguma, Un, ja tu esi pietiekami garīgi jau rūdīta, tas ir ļoti labi, bet ja tu neesi tik garīgi rūdīta, tad klausies uzmanīgi, jā. Lai tev labi ietu šajā te mainībā, šajā te lielajā mainībā, kas notiek septembrī, šajā mainībā, kur tev plūst un mainās domas, jūtas, jā, tev ir jāatcerās, ka šajā mainībā pats svarīgais saglabāt iekšējo brīvību un ļauties šai mainībai. No tevis tiek prasīta diezgan liela elastība, tāpēc, ka tur, kur mainība, tur nepieciešama ir elastība. Ja?
būtībā tāds nozīmīgs septembrītis, jā, gandrīz vai kā tāds iniciācijas mēnesis, ka tev ir jāsastopās ar kaut kādām bailēm, jā, ir kaut kāds, jā, šis te baiļu mirklis. Un tad, ko tu tagad dari ar šīm te bailēm? Jā. Tavs uzdevums ir atrast bailēs gaismu, un tu to vari izdarīt. Tu to vari izdarīt. Bailes var būt tāpēc, ka tiek prasīta spēja atrauties no vecā un pieņemt jauno. Tas var būt kaut kas pat negaidīti, jā. Bet, ja tu esi garīgi tāds spēcīgs cilvēks un sagatavots, tad tu šajā mainībās, šo mainību spējas iziet pat ar pateicību, jā. Un šis ir mēnesis, kas pieprasa mācīties iemīlēt nestabilo realitāti. Realitāte ir ļoti nestabila, patiesībā mainīga, jā. Pat kārši izklājumi, tāpēc saka, ka kārši izklājumi, ja pa kādu jautājumu skaties, jau pēc kaut kāda laika var atkal jau mainīties, jā, tā virzība, jā. Notiek kaut kas, kaut ko tu esi sapratusi, vai kaut ko tieši otrādi sasējusi kādu mezgliņu, un virzība pamainās, jā. Tā tas tieši notiek, jā. Un cilvēki, kas pareģo nākotni, jā, viņi visveiksmīgāk pareģo nākotni tiem, kas ir ļoti vienkārši paredzami cilvēki. Ja? Var redzēt, kādu viņš ir ieņēmis to kursu, un tad jau 99% jau arī tā arī ripinās uz to pusi. Ja? Bet tomēr vienmēr ir kaut kādi procenti, ja? Kuri spēj apzināties, ienest gaismu tur, kur ir bijis tumšs, ja? Un viņi pamaina to virzību. Ja? Un viņi pamaina virzību. Jā, viņi pamaina virzību. Un ja šī ir tā izgaismošanās, tad viņi pamaina virzību uz labo. Ja? Nestabilitāte un tāda mainība, tad, kad ir šis te mirklis, kas tev pārņem ar šo te nedrošības sajūtu, tev ir ļoti svarīgi atcerēties, ka pagaidiet, izsitās no domas, ļoti svarīgi atcerēties par šo te jēgu, kāpēc tu vispār, ja tu tā no augstiem plauktiem domā, kāpēc ir vispār šis te iemiesojums, ja? Jo šajā iemiesojumā mums ir jāpiedzīvo pēc iespējas vairāk emocijas, ja? Caur emocijām un sajūtām mēs šeit augam un attīstamies, ja? Un ka tā ir būtībā svētība, ja? Jo cilvēks šaurāk uz visu skatās, jo viņu tas vairāk biedē, bet atkal, ja ir tāds ļoti advancēts un cilvēks, kas virzās savā attīstībā uz priekšu, ja, tā mainība viņam tikai pa svētību. Ja. Jo mainība ir viens no attīstības nosacījumiem. Jā. Tāpēc jā, šeit ir tā interesanti. Tev var kaut ko samainīt, nevis tāpēc, lai tev ieriebtu, bet tieši tāpēc, lai tu beidzot virzītos straujāk uz priekšu lai tu beidzot tā kā augtu un attīstītos, jo pa straujam īstenībā man te ir ko vēl pateikt, ja? Lai tavu attīstība aiziet, ja? Un citādāk te var kā paburto loku visu laiku tā
iet, jā. Un tad notiek šī te mainība, kaut kas samainās, un tev tiek dota iespēja augt un uzplaukt, jā. Tiek noņemts īstenībā kaut kas, kas tevi turēja uz vietas, jā. Tā kā, jā, te ir svarīgi šo te posmu, šo te septembrīti iziet ar pateicības sajūtu. Pirmajā tātad septembra pusmēnesī, ja, kas te ir vēl ļoti svarīgi? Gribu uzsvērt, ja, ka nemēģini turēties pie kaut kādām savām domām, kur tu esi bijusi pārliecināta, ka tikai tā un tikai tā, ja, kur ir kaut kāds jūtams kategorisms, ja, jo tā visa stagnācija, tev tāpat to, tā kā neļaus to darīt. Tāpēc pirms tu uzsāc šo te jauno ceļu, ja, tev nevajag pārāk skriet un mesties iekšā šajā te jaunajā, jo tev šie te uzstādījumi ir jāpamaina. Ar vecajiem uzstādījumiem, tā teikt, tālu uz priekšu netiksi. Ir jāpamaina uzstādījumi, jo vecie uzstādījumi šeit labi parāda, ja, ka tā enerģijas apmaiņa īsti nenotiek, kā nākas, ja, nav līdzsvars. Mums viņi ir jādabū šajā te pozīcijā. Mīļie vēzīši, ja. Mums ir jādabū šajā te pozīcijā, kur ir enerģija, kur ir gan došana, gan ņemšana, par ko starp citu runāt tieši precīzi mēnesis kārtas, ja. Šeit ir jānomaina kaut kāda stagnācija, kaut kāda varbūt arī kaut kādas negācijas un pret sadarbību. To pieprasa šis te jaunais posms, jā. Un tāpēc padomā, kas ir tavu uzstādījumi, kas tā ir pa tādu situāciju, jo ceļš atvarās tad, kad tu pamaini savus uzstādījumus un ieeji šajā te enerģijas apmaiņā skaisti. Jā. Tas ir svarīgi. Sadarbībai ir jābūt. Jā. Tikai tad ir iespējams, jā, es laikam atkārtojos jau, jā. Lūk, tā kā, jā, tev te paredz, un te pat iespējams ir kaut kas romantisks, jā, paredzēts, jā. Bet varbūt, protams, arī neromantisks, es visiem nevaru apsolīt šo te romantiku, bet kaut kādu jaunu pacelājošu sākumu, ja tu ļaujies mainībai un spēj būt elastīga, tas var būt brīnišķīgi, jo tavs glābiņš ir, ka tu spēj pati arī būt mainīga un elastīga. Tad tev var izdoties, izvairīties no zaudējumiem, ja? Nu, un kāpēc, lai tev neizdotos pareizi, ja? Savukārt, ja tu negribi iziet uz sadarbību, ja, kur ir ievērots došanas un ņemšanas princips, ja, kur tev varbūt gribās skatīties uz otru no augstākām pozīcijām un viņu pamācīt, ja, tev to aicina piebremzēt šeit, tev aicina piebremzēt. Jā, nesteidzies kādu tu tagad mācīt, jā, vai diktēt viņam kaut kādus noteikumus, jo sadarbība ir tā, kas iegriež visu, jā. Un
Un tad šis te jaunais ceļš, kad pavarās, ja, tev nevis vajag uz viņām mesties tā, it kā tu visu jau zinātu, ja, kā vajag, ja, bet tieši ar tādu tā kā interesi, ar tādu interesi un gatavību, ko nu man ceļā dos, to es pieņemšu. Tā ir veiksmes tāda atslēga septembrim. Gatavība pieņemt visu ceļā, ko tev dos, ja? Un tad tu izēji šim te cauri ļoti kā ieguvēja. Ja? Tā lūk. Jā, nu jā, tas tiek, tas tā kā tiek prasīts, ja. Otrs pusmēnesītis tev arī ir ļoti interesants, ja. Ļoti. Tātad otrais pusmēnesis, šeit paceļās jautājums, sajūta par to, cik tu esi laba, jā. Un no tevis tiek prasīts, lai tu saproti, ka tu esi laba diezgan, jā. Te gan ir tā otra skala, jā, kur, ja nu tu tomēr neesi paklausījusi un izgājusi uz sadarbību, jā, varbūt tev liekas, ka kādu vajag tur tagad tiesēt, un sakonfliktēt, jā, tad tev tieši otrādi var slēgties iekšā, ka tev liekas, ka tu esi ļoti laba, jā, ka tev tas otrs vai tie citi vispār nestāv klāt, jā. Bet pieņemsim tomēr, ka tu esi izgājis šo te 1. septembra pusi pareizi, ka tu tomēr neizgāji uz atklātu konfliktu, bet uz sadarbību, kaut arī iespējams ir izaicinājumi, jā. Tas tev atver skaistu jaunu sākumu, jā. Tev tas sākums te interesanti, viņš tā kā ver, bet te ir kaut kas, nu, te var uzreiz nelaist tajā sākumā, ja? Viņš varās, bet viņš tā kā vēl tev nelaiž, ja? Jo šī bija apgriezta kārts un šī ir apgriezta kārts, tiesa tieši šeit, tad tu varētu iziet no šī starpstāvokļa, ja? Un uzsākt to jauno, bet tas ir tavs uzdevums, ja? Tas ir tavs uzdevums rast izlīgumu gan ar sevi, gan iespējams, kas te bija apgriezies otrādi, ja? Jo izlīgums ir jābūt, ja? Es saku, te ir svarīgi iziet uz konfliktu, uz sadarbību finālā. Un tagad tu izēji uz to izlīgumu sevi un ar otru, ja? Tad tu beidzot vari pieņemt lēmumu un tad tu beidzot vari aizsākt šo te, jā. Šita kārts arī apstiprina, ja, ka tā teikt. Viņa ir tāda sūra, jā. Tu esi diezgan daudz kam gājis cauri, un tagad tu ņem, piecelies, jā. Varbūt bija pat nolikts uz ceļiem, un tagad tu piecelies, jā, un soļot tagad tālāk jau braši, jā. Bet te ir tas spēks, jā. Šeit arī paliek aktuāls aicinājums, jā, lai tu tomēr esi tāda elastīga un plūstoša, jā. Lai tu nemēģini kaut kā, zini, kā ietiepies, jā, paņem un ar pieri sienā visu laiku skrien. Ja tu vienkārši, ja cilvēks ir ietiepies, jā. Tas būtu tas traucēklis. Tev ir jābūt elastīgai un jāuzticās savām iekšējām sajūtām, kuras ir tās, uz kurām tu vari paļauties, jā. Un tad tu izēji laukā no šīta stāvokļa, kur varbūt patiešām ir pārāk daudz jau analizēts, jā.
pārāk daudz ir kaut kādas raizes, jā. Pārāk daudz kaut kādas kritikas, paškritikas, jā. Vai varbūt arī tā otra cilvēka kritikas, vai tās otras puses kritikas, jā. Bet te ir arī daudz sevis apšaubīšanas, jā. Tāpēc, jā, no tevis tiek prasīts, spēt uzņemties pilnu atbildību par savu rīcību, jā. No tevis tiek prasīts pieņemt to, kā visuma spēks izpaužās kā tāds negaidīts pārsteigums, jā. No tevis tiek prasīta spēja pilnībā paļauties uz Dievu, jā, ielikt viņu rokās, jā, visu. To tu vari izdarīt tad, kad tu tā kā esi kontaktā ar savu augstāko es. Un tikai tad, kad tu esi kontaktā ar savu augstāko es, nevis, ka tu to ar prātu kaut ko mēģini tā ļoti saprast, jo te būs grūti kaut ko ar prātu vispār saprast, jā. Te ir daudz enerģija, kur ir grūti kaut ko ar prātu saprast, jā. Bet ja tu saslēdzies ar savu intuīciju, ar to savu augstāko es, tad tikai tad tu vari tiešām pareizi uztvert notiekošo informāciju, un tad tu patiešām vari aiziet, tev atbloķējās ceļš, un tu tātad aizēji un plūsti, jā. Mainība šeit ir daudz, tas nozīmē, ka var iespējams būt tā, ka tiešām jāpamaina arī savi mērķi, jā. Atcerieties, ko es teicu, lai viss plūst un mainās, un domas, sajūtas, arī tie paši mērķi, tev galvenais ir jāpaliek uzticīgai brīvībai, jā, un tai tev jāsako. Un ja nepieciešams kaut ko tur mainīt, kaut vai domas, jebko, pārliecības, jā, maini, bet seko tādai iekšējai brīvības sajūtai. Tas ir tavs uzdevums lielais. Lielais uzdevums, jā. Un tad tev ir iespēja septembrī izveidot situāciju, kur tu ieliec jaunus kolosālus pamatus, jā. Lūk. Jā, te ir daudz tādas enerģijas, kas maina dzīvi, jā, maina cilvēka dzīvi. Un jā, viss kaut kas te mainās. Un notiek iespējams pat kaut kādas liktenīgas lietas, jā. Galvenais pārvarēt to savu ego, vēlmi, kaut ko tur. Ego var darboties divpusēji, ja. Ego var tevi pašu noknābāt, ja, un ego var noknābāt to otru, jā. Ja tu tomēr nepadodies tam ego, jā, un ja tu tā skaisti saplūsti ar savu likteni, jā, tad tev viss aiziet. Jo būtībā, jā, šis mēnesis ir par to, ka tu tiec atbrīvota, kā jau es teicu, par visu, kas tev traucēja plūst, jā, attīstīties. Tālūk. Lūk, tā ļoti gari runāju un varbūt arī atkārtojos, jo godīgi sakot, ir jau 12 vakarā un drusciņi jau man te grūti koncentrēties, ja? Un tomēr es saņemšos un pastāstīšu jums lūko. Tātad, mīļie vēzīši, dāvanu laiks beidzās un tālāk es jūs ļoti mīļi aicinu uz grupām pa ziedojumiem, kuras paskatīšos. Šeit ir tādi fantastiski vēstījumi, pat vēl neesmu atklājusi, bet šeit ir jau no tāda augstākas perspektīvas, augstāka plāna, aplūkojot šo te visu situāciju. Te ir vietas padoms, šeit ir eņģeļu vēsts, šeit ir tava dieviete patronese šim mēnesim,
Un man tas vienmēr fascinē, cik ļoti parāda par šo te būtību, ja. Plus vēl mēs paskatīsimies, redziet, jūs redzat, šeit ir 120, man liekas, vismaz 120 tādas kārtas, kas saucās tējas lapiņas, tur ir konkrētas lietas rakstītas un paskatīsimies konkrētas situācijas, ja, kas tur ir, ja, un mēs labāk sapratīsim kontekstu, ja. Ja tev šis te rezonēja, ko es te tā, es drusciņi te atvainojos vāvuļoju, nu tāpēc, ka patiešām ir jau 12 naktī, ja, bet šo es te izdarīšu, jo laiks iet un tas vienkārši jāizdara, ja. Tad ja jūs rezonē un ja jūs vēlaties atbalstīt to, ko es daru, laipni lūgti, ja. Ja nē, vai arī ja jā, es vēl jums gribētu tiešām no sirds lūgt, lai jūs padomājat par iespēju piedalīties taro un rūnu kursos, ko es organizēšu atkal novembrī 11. Tie ir kursi, kas fantastiski rezonē un fantastiskas sinhronitātes tu vari piedzīvot ar to, ko mēs aplūkojam kursos. Tie ir dziļi vēstījumi, ja. Mēs būtībā izejam tā saucamo muļķu ceļu. Vecie arkāni tiek likti kopā ar rūnām un nevis tā kā koku klocis Konstantīns, ja, tur mēģinot ar prātu, ja, jo tad aiziet ļoti lielās vārdi sāk trūkt, ja. Pretrunās, ja, bet es esmu lūgus, lai man parāda šīs te saistības, ja, tāpēc es saku, ja jums rezonē, kā es nolasu, tad šīs te saistības jūs arī vienkārši fascinēs, ja. Tur mēs aplūkojam arī sakrālo numeroloģiju, sakrālo ģeometriju, arī kabalu mēs nevaram iztikt bez kabalas, ja mēs aplūkojam taro kārtas, jo pa kabalu iesaisti runā gan Vaits ir savā kavā šo te kabalu iesaistījis, gan Kraulīs, ja, un šo te jā, un mēs apskatāmies šo te divu lielo dūžu versijas, ja, un rokam ļoti dziļi, ja. Pat tie, kas jau bija kaut kādām priekšzināšanām, tur bija daudz kā jauna, un ir īpaši jau uz beigām, kad tās nodarbības iet, kur jau mēs varam atskatīties atpakaļ un ieraudzīt šīs tas sakarības, ja. Bija pat, kas man teica, ka viena nodarbība ir tāda, kā dažos kursos, pa visiem kursiem tu nesaņem to informāciju, ja. Tā kā tas ir tiešām vērtīgi, bet man personīgi pašai, es jums godīgi pateikšu, šis ir tāds ļoti tāds nestabils laiks mums visiem, nevis tikai jums, ja, bet tas, kam mēs ejam cauri, un tas, ko tā kā jau daudz par to taču runā un saka, ja, tas rudens ir tāds, un viss šis te tālāk, šis te laiks, ja, ir tāda kolosāla pleca sajūta, ja, kā ejot šīs te mācības dziļos vēstījumus saņemot, ja, jo es jums parādīšu, kā teikt, nolasīti dziļi vēstījumi no kārtīm un no rūnām, ja. Tas dod fantastisku pleca sajūtu no augstākā plāna, ka tu saproti, nekas nav nejauši, ja, un mēs esam uzraudzīti, mēs tiekam vaktēti, un mēs varam sazināties, un mēs varam lūgt, un mēs varam tiešām piedzīvot šo te kontaktu, jā, un saņemt atbalstu, un stiprinājumu, un vadību šajā ne tik vienkāršajā laikā. Tā kā, jā, to es jums ļoti ieteiktu, padomājiet to. Lūk, un tagad gan es jums šobrīd teikšu tā, lai jums ir brīnišķīgs septembris, un tālāk apskatīšu šos te kārtas, te ir konkrēti vēstījumi, jā, te es tā raiti, un, jā, ja interesē, noteikti pievienojieties, jā. Labi, lai jums brīnišķīgs septembris. Atā!